tiešām, mīļie cilvēki, vakcinācija ir vienkārši super droša un super vienkārša metode, kā mums konkrēto infekcijas slimību izskaust. Neizraisa tiešām nekādas citas saslimšanas, nekādas, nebaidieties. Jebkura vakcīna uzlabo imūnsistēmu. Viņa priecājas. Kristap, ko tu saki par šiem treniņiem? Priecājas. Viņi priecājās. If we have a strategy in which we give boosters, let's say, every 4 months approximately, we will end up potentially having problem with the immune response, and the immune response may end up not being as good as we would like it to be. So we should be careful in not overloading the immune system with repeated immunization. And Tas mīts, ka maskas ir, teiksim, kaitīgas vai kaut ko var sliktu nodarīt, tas ir pilnīga nepatiesība, tā ir vislielākā viltus ziņa pasaulē, ja? Ilgstoša aizsargmasku un respiratoru lietošana var izraisīt sejasādes kairinājumu, kuru mediķi jau nodēvējuši par maskni. We've seen a 364% increase in patient referrals of babies and toddlers from pediatricians and parents. And they are children that are having a difficult time speaking. Speech delayed. There's no research out there yet to say that this could be causing speech and language delays, but most definitely it's, I'm sure, a factor. Zāļu un vakcīnu nesadarība. Nezinu nevienu, kardioloģijā noteikti nav tādu zāļu, kur, piemēram, jūs lietojat kādu medikamentu un tad nedrīkst vakcinēties. Tādu zāļu nav. Lietojot jebkuru medikamentu, droši jūs varat vakcinēties. Tāda miedarbība nav iespējama. Mēs zinām, ka ja kāda ziņa, kura ir nepatiesa, piemēram, vedinam nevakcinēties vai nelietot maskas vai neievērot šos te drošības noteikumus, mēs faktiski zinām, ka to pavairo vairāki 100,000 cilvēki, un līdz ar to šī te epidemioloģiskā drošība mums strauji krītas. Faktiski cilvēki no šādām ziņām īstenībā mirst.